Katrai tautai ir savu dižgaru kolekciju, varētu teikt, savs mantojums, kas pieskaitīti pie klasiķiem. Mums šie divi cilvēki ir gan pie mūsu literatūras pašiem pamatiem, pie latviešu rakstu literatūras šūpuļi vēl stāvējuši klāt, jo viņi bagātināja latviešu valodu, literāro valodu caur savu darbu kā tulkotāju. Galvenokārt no vācu valodas. Rainis tulkoja Faustu, Aspāzija dažādus dzejojus, ko mēs vēl šodien dziedam. Es domāju, ka viņi mūsu kultūra vēsturē ir pionieri tieši latviešu literatūras bagātināšanā un izveidošanā par modernu eiropeisku rakstu literatūru. Viņi saprata, ka modernai nācijai ir vajadzīga moderna, laikmetīga literatūra. Aspāzija kā savulaika feministe, es domāju, ir tiešām lielisks piemērs tam, ka viņa ne tik vien par to aģitēja un runāja, viņa savā dzīvē to arī realizēja. Man šķiet, ka Aspāzija mūsdienās, sakot, ja viņi atgrieztos atpakaļ un to redzētu, viņi būtu priecīgi. Jo tas būtu pilnīgi saskaņā ar viņas vīziju par to, ka sieviete ir arī personība, viņa ir arī cilvēks, kas aizspriedumu dēļ, kādi bija pietiekami stingri iesakņojušies jau 19. gadsimta beigās, kas bieži dabūtu ciesti. Rainim ir vesela buķeta ar idejām, kas ir absolūti vēl šodien aktuāls par cilvēku tiesībām un līdztiesību un taisnīgumu. Tās ir kristīgās idejas, ko viņš ir pārņēmis tādā sinkrētiskā veidā, un piedošanas moments visa Eiropas Savienība ir būvēta uz to, ka pēc Otrā pasaules kara tautas bija spējīgas sev vienotrai piedot. Nākošais par gaismu kontrastā tums. Tā gara tumsība, mēs redzam, viņa ir dažādās izpausmēs, gan terorismā un kur visur vēl ne. Raiņa simboliskā cīņas starp sauli un nakti, un nakti un gaismu un apgaismību. Un cilvēks spējām būt gan ļaunuma, gan teiksim, vieduma un gudrības iemiesojumam. Tas vēl ar vienu ir un vienmēr būs aktuāls. Achievements of women, when they do happen, do arouse still today attention and media interest. It was so when I was elected president in 1999, the first in the former space of the defunct Soviet Union, the first in Eastern Europe. How does it feel to be a woman president, they would ask me. And I would say, I've never been a man president, how could I compare? Tikpat vīrietis, kā sieviete, kā kopā visa latviešu tauta. Kur ir novilkta tā robeža, kur mums ir jāapstājas, kad mēs tiecamies pēc gaismas un pēc brīvības, vai gaismas valstībā iedala kārtās un tautībās?